uz doto mirkli saimniecība apstrādā 1000 hektāru, plus mīnus tur mainās katru gadu, tur plus 5, plus 10 vai mīnus 50. Audzējam tātad tradicionāli ziemas rapsis, ziemas kvieši, vasaras mieži, zirņi, soja. Soja ir vajadzīga pašam savu saimniecību, cik mēs izaudzējam, tik mēs arī pārstrādājam un izbarojam. Maz drusku patirgojam uz māles, bet maz. Arī soju pārstrādājot, rodas blakam produkti eļļa, sojas eļļa, ko mēs atkal pārdodam lopkopiem. Vidēja raža, priekš kurzem ap kviešiem, mēs grozamies starp 5-6 tonam. Sojas vāc pēdējos vidējos gados, pat 10 gadiem, vidēja raža 2,4 tonni, tā ir ļoti laba raža priekš mums. Kas vēl? Zirņi bija pirmā gada. Zirņi bija pirmā gada, nebija veiksmīgi, bet turpināsim. Zirņi atjaunosim, šogad būs vēl 2 jaunas, citādāk šķirnes, mēģināsim, tāpēc kā rapsis laikam savu dzīvi nodzīvoja. Tāpēc kā, ar rapsi ar vienu grūta, kā vienu grūta. Ar vienu grūta, tāpēc kā, ziemas nav prognozējama, dzīvnieki bāri ir ļoti lieli dzīvnieki postījums, brieži neskaitam, 100 brieži iet ārā. Un bez pārtrauka. Pagājuši gadu man viss rapsis izsāva. Nevarēja rudeni viņu noturēt, viņš izaug liels, pa ziemu uznāca kails sāls un viņš vienkārši nosāva. Sniegu pelējums vēl piedāvām apēt, kad zeme nebija sasalusi, kad uzsniega sniega kārta. Ir tas klimata maiņa laikam, tāpēc, ka varbūt mēs arī audzējam to soju, tas mums arī padodas. Rapsis, protams, ka rapsis ļoti labs, ka priekšauga kvieši, tur par to neiet runa. Arī tikpat labi, tie zirņi arī tikpat labi. Visiem ir savas problēmas. Zirņi problēma, viņi konkurenti kviešiem. Ražu laika novākšana, teiksim, tad jāsāk domāt, ko tu vai kvieši vai zirņi šodien. Tā ir zinām problēma. Soja kā priekšauga, priekšlabības arī ļoti labi. Mēs šogad otru reizi man izdevās pēc sojas iesēt kvieši pat taisno. Un tur būs viss ir ok. Tur būs viss ļoti labi. Zirņi mums būs šogad 30 hektāri. Tāpēc kā zirņi, viņi ir tāda laba kultūra, bet pasmāga. Katram ir savs. Katra kultūra, nekas nav viegli. Soja izaudzēt arī tur jābūt bišķiņ drauguma galvu, taiksim tā, un stiprai nervu sistēmai, tāpēc kā soju var novākt gan septembrī, gan oktobrī, lielāka daļa oktobris, bet vienu gadu man pat arī novembris viņa vāc. 10. gads šogad būs. Un šogad būs 125 hektāri, vedīsim atkal 2 jaunas šķirnes un turpināsim.